Skutelis ir studijā. Ja ar netīrām lietām darbojās, var arī gadīties nedaudz nošmalēties. Te ir tāds viens piemērs, kad ir sanākusi nedaudz šmucija. 2009. gadā par starptautisku skandālu kļuva jurista Sergeja Magnitska nāve Krievijas cietumā. Viņš izmeklēja, ka augstas Krievijas ieņēmumu dienesta amatpersonas izzaga no valsts budžeta vismaz $260 miljonus. Un Magnitska kolēģi izpētīja, ka 63 miljoni zaktās naudas izlaista caur 6 Latvijas bankām. Rezultāts? ASV ieviesa sankcijas visām Krievijas amatpersonām, kuras ir saistītas ar Magnitska nāvi. Savukārt Latvija sodīja publiski nenosauktu banku ar 140 000 eiro naudas sodu. Jā, izklausās traki, ja jums nav 140 000 eiro. Bet mierīgs, kā jau es teicu. Atņemt 140 000 eiro veļas mašīnai, kas apmazgā $63 miljonus. Piekritīsiet, tas nekas nopietnas nav. Labi, 140 000 pīstam ir diezgan liela nauda, bet, ja jūs iedomājaties tev 63 miljonus, tad tie 140 000 tas ir šitik. Ja? Un, lai dabūtu 63 miljonus, jums šitā vajadzēs visu dienu, jums vajadzēs plaudēt, kamēr jūs tiksiet līdz 63 miljoniem.